Jā, es jums teicu, ko latviešu krāso oliņu. Kas mums šeit ir? Tās ir no ārā zaļās pavasara lapiņas. Jā, lapiņas. Pavasara lapiņas, kas tie tādi mums ir? Mēs varam izmantot graudiņas, jā, auzu pārsliņas, jā. Un ko mēs varam vēl izmantot, ko latvieši vienmēr izmantoja, tās ir, kas ir cīpolu mīziņas. Un kā tam mēs darām? Mēs paņemam oliņas, jums parādīšu vienu pati, jā. Mēs ieliekam ūdenī, pagaid, mācīt, pēc tam ar mammīti, es jums parādīšu. Pēc tam mēs varam apviļāt, redziet, tur mazliet, vienu lapiņu ielikt. Jā, vienu. Patīkstam nemaz, nedaudz, redziet. Jā. Jā. Un pēc tam, kas tas mums ir polmīziņas, un pēc tam mēs paņemam lupatiņu. Lupatiņu aptinām, bet tas labāk ir darīt kopā ar mammīti un ar tēti. Jā, jo oliņa mums ir vārga. Kas oliņā iekšā ir? Pastāstiet. Kas tur oliņā ir iekšā? Kas tur ir? Dzeltenumiņš. Jā, tas ir mazais sāļuks. Tā ir mazā zīdīdziņa, un tā mēs paņemam diedziņu, un šitā mēs vienkārši aptinām. Jā, mēs aptinām tā kārtīgi. Un mēs varam oliņu vienkārši, redziet, aptinām kārtīgi tā. Jā, draudziņi. Jā, šūpojies ir tautu meita. Lieldienojuši šūpolēs. Jā. Kā mēs oliņas tinām. Pagam, Maksī, to mēs pēc tam ar tēti un mammu. Un pēc tam paņemam, un redziet, un viena oliņa man ir gatava, un to mēs liekam šeit. Uzmanīgi tā.